Ja tu izjūti depresiju, un laiks iet, un nekas nemainās, tad tev nākas cīnīties ar pastāvīgu nogrumu, un tu nespēji atrast prieku nekur, un tu nespēji atrast prieku ne ģimenē, ne darbā, jo tu jūties nevarīgs, bēdīgs, nomākts. Un ir brīži, kad nomāktība pāraug aizkaitinājumā, un brīžiem uznāk sajūta, ka tev ir bail pašam no sevis. Šīs sajūtas šodien, šajā pašā mirklī, ietekmē tavu finansiālo stāvokli. Depresija neiet kopā ar izaugsmi vai tavu karjeru. Un kura gan sieviete vēlas būt blakām nomāktam, bēdīgam, mūždien neapmierinātam individam vīriešu izskatā, lai tu kā vīrietis attīstītos savā nišā, tur ir nepieciešams 100% tavs fokus. Bet šobrīd tavs fokus pazūd neapmierinātībā, dusmās, nogurumā. Kā tu domā šādā stāvoklī tikt uz priekšu? Vai tu maz gribētu sadarboties ar sevis depresīvo versiju? Atrodoties šādā stāvoklī, tu pazaudē vērtību, sevis vērtību. Man ir pieejami instrumenti, kā šo stāvokli sevī vari mainīt. Īsā un garantētā veidā. Lai uzzinātu vairāk, šonedēļ ir 3 brīvas vietas, kuras pieņemšu uz bezmaksas konsultāciju.